obligāciju piedāvājumi taču turpinās, ja jauni piedāvājumi turpināt iekšā. No Big Banks, no Summas Capital. Jā, redzēsim, jā, man te kaut kur vienā tādā sarunā teica, ka daudz grib paspētīt jāņem, nu varbūt kaut kad tagad drīzumā uz brītiņu būs kaut kāds bišķi mierīgāks periods, lai tur neiekrīt Jāņi pa vidu un tam līdzīgi, varbūt tas nebūs tie daudzie piedāvājumi. Bet interesanti ir tas, ka, protams, līdz šī gada beigām noteikti būs vēl vairākas emisijas, jo dažiem vienkārši ir jārefinansējās šogad. Un lielā potenciāla jautrība varētu būt nākamgad vai aiznākamgad, kad ļoti daudzām emisijām ienāk dzēšanās termiņš, kāds šīs obligācijas atmaksās. Nu, daži varianti tikai, ne? Viens ir emitēt jaunas obligācijas, lai atdotu vecās no pamatdarbības atmaksāt, un lielākajā daļai nav reāli, tāpēc, ka tu vienkārši, vai tev jāpārdod aktīvi, vai, nezinu, jābeidz biznesa, gluži jābeidz biznesa, bet, nezinu, jāpārdod aktīvi, ja? Vai arī, jāsaņem bankā kredīts, jā. Ir tādi, kur tā izdodas, bet tas droši vien nav ne visiem, varbūt, tā kā būs interesanti. Pagaidām balīt, viss turpinās, viss notiekās.